1000 punktus brīvai pieejai. Un šis tātad sadarbībā ar Rīgas domu, šis ir šī projekts turpinājums, kas mums palīdzēs arī tālāk vēl paplašināt internetu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Protams, kas ir vissvarīgākais, sākoties sezonai, arī šis pakalpojums būs bez maksas pieejams turistiem. Un, protams, mēs neaprobežojamies ar Rīgu, kā lielākais elektronisko pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Mēs arī plānojam sadarbībā ar citām pašvaldībām piedāvāt bezvadu internetu. Arī tuvākajā laikā būs pieejams Liepājā, Rezeknē un Ventspīlī. Mēs jau ceram savēt šīm pašvaldībām. Tā, paldies, un ceru, ka viss darbosies un visiem būs iespēja arī izmantot mūsu pakalpojumu. Paldies, Lukungam. Un doties vārdu arī Ļačstona Tepanenko, mājokļu un vīdes komitejas priekšsēdētājs. Paldies! Labdien! Šodien mums tiešām paveicās, jo es uzskatu šo dienu par inovācijas dienu, jo mums šodien izdevās palaist ne tikai šo projektu, bet vēl vienu. Tikko mēs esam atgriezušies no Jaunciema kapiem, kur šobrīd ir palaists bezmaksas elektriskais autobusiņš. Līdz ar to tātad kapsētas apmeklētāji varēs braukāt un faktiski šī ir jauna tradīcija Rīgas kapsētas, ja? Un pats galvenais, ka Rīgas pašvaldībai tas nemaksā nevienu santīmu, jo tā ir privāta kompānijas iniciatīva. Šobrīd mēs redzam jau otru lielas kompānijas iniciatīvu, kas arī neprasa naudu Rīgas budžetā. Un tas tieši priecē, un gribatos, lai šī tradīcija attīstītos arī citos parkos, un es domāju, tā arī notiks. Paldies! Paldies! Un tagad es aicinātu Ušakovkungu parakstīt arī uzlāpu protokolu. Un aicināt, tad arī svinīgi pastiet rokas un atklāt arī pašu soliņu. Aicinu arī ikvienu klātesošo pārbaudīt Wi-Fi pieslēgumu. Nepieciešamības gadījumā uzlādēt savus gala iekārtas dators, planšetdators, mobīlos tālruņus, jo ir arī elektrības pieslēgums un veiksmīgi izmanto šī mobilā tehnoloģija priekšrocības. Paldies visiem! Jāizvēlās ir Latelekom Wi-Fi. Un jāatvērt arī internetu pārlūku programma. Ar telefonu vai bez telefona?